Sveicināti, labdien! Jau jāstur iesauksies šī diena. Šis podcasts, ja nu kas, tie, kas skatās un klausās, mūs var arī redzēt, jā. Bet arī var tikai klausīties, ja negribas uz šo skatīties. Jā. Bet šis ir podcasts raidījums, un, ja kas, šis podcasts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Jej! Paldies valstī par budžeta līdzekļiem. Mani sauc Elīna Gaida. Man sauc Anastasija Leizāne. Jā, un jau kā ierasts mums ir kāds viesis, kas mūs vai nu apgaismo kaut kā, izglīto, iepriecina, varbūt abēdina. Bet šoreiz mums arī ir burvīgs viesis Evita Goša. Es tūlīt nolasīšu visas, man vajadzēja ļoti, šis būs kāds brīdis. Es domāju, mēs visi gribam būt, tā kā mēs izaugsim lieli, gribam būt kā Evita, jo viņa ir Švenka Latvijas Sīva vidus un juridiskā direktore un valdes locekle, Biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna padomes priekšsēdētāja, Zviedrijas tirdzniecības kameras Latvijā valdes priekšsēdētāja, ārvalstu investoru padomes Latvijā ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja, es jau esmu uztraukusies, ka es kaut ko nepareizi nolasījusi, Eiropas klimata pakta vēstnese, Biedrības LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka līdzdibinātāja un arī agrāk bija ilgadēja valdes locekle un kaislīga skrējēja. Wow! Man liekas, diezgan iespaidīgi. Man šķiet, ka tā nav bijis vēl līdz šim rādījumam. Man liekas, ka nav. Vēsturē. Es ceru, ka man ir arī iespēja pateikt labdien visiem. Labdien, Evita. Šis ir tas brīdis, jā. Tu pati visu šo zini no galvas? Es parasti neizmantoju pilnīgi visu šo klāstu, bet kaut kādos konkrētos kontekstos tad īsāk. Kā tu parasti saki? Kā ir labāk? Tas atkarīgs tiešām no tā konteksta, kur es atrodos. Es tiešām jāatzīst, ļoti sen neesmu arī minējusi kaut kādu šo te bijušo pagātnes titulu sarakstu, bet es pieņemu, ka šodien tieši tas Mozaīkas konteksts iespējams ir tas īstenībā svarīgākais. Jā, mums noteikti ir viesta skaidrība vairākos svarīgās tēmās un spriedumos, bet laikam pirms tam vajadzētu tajās, tie Mozaīkas, tie pirmsākumi, kā tu nokļuvi vispār cilvēktiesību aktīvismā. Kā tas bija? Tu gāji garām, ieraudzīji cilvēki un aiziet Mozaīka. Kopumā es gribētu teikt, ka tā man ir bijusi ļoti nozīmīga pieredze dzīvē. Es vienmēr esmu bijusi ļoti aktīvs un enerģisks cilvēks, bet nevienmēr, protams, tādā agrā jaunībā esmu kaut kur apzināti ļoti ieguldījusi to enerģiju tādā ļoti saprātīgā un organizētā veidā. Bet, kad es pēc studijām Vācijā atgriezos Latvijā, tad apmēram pēc gada Rīgā tika rīkots pirmais Prides. Tas bija 2005. gads, un tā kā es biju tiešām jau ilgāku laiku studējusi ārvalstīs, un tā skaitā arī tur apmeklējusi vairākus Pride gājienus, un man tā asociācija bija tāda, ka tiešām tas ir tāds foršs, priecīgs notikums visai pilsētai, kopienām. Visi ir priecīgi, smaida, tā diena ir tāda pozitīvisma piepildīta. Es domāju, ārpēc cik forši Rīgā arī būs. Un tā es uz turieni devos. Man tolaik nebija pilnīgi nekāda sakara ar tiem cilvēkiem, kas šo pasākumu organizēja, bet, protams, man burtiski, es teiktu, smadzenēs ir iededzināts tas, kā tas notika, un tas ir absolūti neaizmirstami. Tātad jau ejot uz Doma laukumu, tad tur bija milzīgie pūļi ar protestētājiem tādā ārkārtīgi agresīvā veidā, un tas stāsts, protams, ir stāstīts jau desmitiem un simtiem reižu, kā tas ir noticis, bet katrā ziņā es biju to dažu desmitu cilvēku vidū, kas mēģināja doties šajā gājienā, kas tika vairāk kārt apturēti un ar šo milzīgo arī policijas iesaisti, lai vispār cilvēkus nosargātu, un toreiz, kā atceramies, tad tā lielākā glābšanās notika Anglikāņu baznīcā, un man toreiz kaut kādā veidā, ņemot vērā acīm redzot to, ka man nebija tur nekādu ne karodziņu, ne kaut kādas citas atribūti, kas man kaut kā izdevās veiksmīgi aizbēgt no tās vietas, un es biju ļoti, ļoti iespaidota, un es domāju, tā ir tāda viena no
traumatiskākajām pieredzēm man vispār mūžā no vienas puses, no otras puses, kā minēts, tad tas man ir devis tādu milzīgu enerģijas un spēka lādiņu. Man vienmēr ir bijusi tāda izteikta taisnīguma izjūta, es domāju, jau kopš bērnības, un es nevarēju dzīvot ar to, ka kā tā var būt. Ja, kā tā var būt, ka vienkārši cilvēki, kuri dzīvo un strādā Latvijā, ka šos cilvēkus grib sist un piekaut un iznīcināt, un ko tik vēl ar viņiem nedarīt, visādos veidos pazemot. Un tad sākās šī, es pat teiktu, savā ziņā tāda stihiskā kustība, kad pēkšņi dažādi cilvēki savā starpā iepriekš nepazīstami kaut kā sāka sazināties un veidojās tāds cilvēku aktīvistu loks, kuriem bija ļoti līdzīga šī izjūta. Viens cilvēks šeit nav redzams šajā video, bet arī sēž ar mums kopā, tā ir Kristīna Garina. Ja visam māja ir galva, ka viss patiesība jau neviens nemelo. Jā, neviens nemelo. Un mēs sākām satikties un sapratām, ka kaut kas šajā situācijā ir jādara. Tie pirmā Pride organizatori nebija ļoti atsaucīgi attiecībā uz sadarbību, un mēs sapratām, ka mēs gribam dibināt savu organizāciju, un tas ir veids, kā tapa Mozaīka. Tātad jau 2005. gada nogalē, jāatceramies, ka tur vēl bija bēdīgi slavenie satversmes grozījumi, kas tika pieņemti 110. pantā attiecībā uz to, ka laulība būs tikai savienība starp vīrieti un sievieti. Un ap to vēl jo ciešāk veidojās šī cilvēku sadarbība. Un tad 2006. gada sākumā tika dibināta Mozaīka. Mēs bijām 16 cilvēki, no kuriem lielākā daļa šobrīd dzīvo ārzemēs. Tā skaitā arī milzīgā homofobijas viļņa dēļ, kas tajā laikā bija. Un kopš tā laika varētu teikt, ka jau faktiski 20 gadus es vairāk vai mazāk esmu bijusi aktīvismā. Protams, tas ir gadu gaitā mainījies, tas formāts, kā tas ir noticis, bet katrā ziņā es turpinu tajā būt. Un, es liecos domāt, ka laikam tas tā arī būs līdz mūža beigām. Lūdzu. Nē, bet es domāju, ka bet es ceru, ka atskatoties ir tāda laba sajūta par to, ka tagad ir teorētiski ir daudz labāk, ne? Pilnīgi noteikti, bet tas, ko es īpaši gribu uzsvērt, ka ar visiem tiem draudiem un pazemojumiem un nolādēšanām uz ielas, jā, ar ko tik mēs neesam sastapušies, ar visu to, ka es atceros, ka es kaut kādu gadu vai divus vispār staigāju tikai ar gāzes baloniņu, ja, teiksim, atsevišķās vietās jau turot pirkstu uz tā, ja, ar domu, ka iespējams tas būs jāizmanto. Ar visu to tas laiks, tie cilvēki apkārt, tās saites, kas mūs vienoja un izveidojās, un tās ir arī daudzas draudzības uz mūžu. Un tas brīnišķīgais ir tas, ka mēs jau katrs darbojamies arī savās profesionālajās jomās, un tās mūsu miedarbības, sadarbības ir ar vairākiem cilvēkiem veidojušies visu šo 20 gadu gaitā, un tās turpinās, un tas ir tas brīnišķīgais. Tā kā jā, tas bija sarežģīti, tas bija izaicinoši, bet no otras puses tajā ir tik daudz pozitīva. Ja, tas ir tāds milzīgs spēks, ja, un pozitīvā enerģija. Tāds milzīgs lādiņš. Bet, jā, tas ir labi, ka ir arī tādas labas sajūtas par to. Bet senāk, tu teici, ka tu no Vācijas atgriezies no studēšanas, tu jau biji jurists? Tu jau biji visu izstudējis, vai arī tas ir kaut kas, kas tev iedvesmoja? Nē, par juristu ņēmēm pasauli. Jā, kopumā, kā minēts, es domāju, ka tā taisnīguma izjūta un man tādā agrā jaunībā un beidzot vidusskolu, man tādi arī dzīves paraugi bija tieši cilvēki, kuri jau studēja jurisprudenci, un tad man kaut kā likās, ka tas ir tas, ja, ka tas man sirdī tuvi. Un es tad to arī studēju, un, protams, ka tas man dzīvē ir noteikti daudz noderējis. Ja tā skaitā mēs tālāk runāsim par tiesvedību kontekstu, tad neapšaubām tas ir tas, kas, kur es arī saredzu tādu pievienoto vērtību, kā mēs varam lietas turpināt uzlabot. Man liekas, tā ir tāda ļoti forši klausīties, ka ir tāds ne tikai par to, ka ir jācīnās par tiesībām un viss pārējais, bet ka tu atsaucies uz to, ka
bija ļoti forši cilvēki un bija forši būt tajā visā. Neskatoties to, ka tāpat kā arī šobrīd, 20 gadus vēlāk, pasaule deg, bet ar īstajiem cilvēkiem un īstajā laikā tas ir kaut kā labāk panesams laikam. Pilnīgi noteikti. Un, man liekas, mēs tā apzināti, neapzināti sākām 26. gadu ar patiesībā 20 gadi mozaīkai šogad paliek. Tieši tā. Tāds jubilejas notīs. Jā, vēl jau nav. Nu, drīzumā. Drīz, pavisam drīz, jā. Tieši tā 20 gadi pagājuši, bet es domāju, viss cauri arī šiem mēs šodien, ņemot vērā, ka jā, mēs galvenokārt runāsim par Eiropas Savienības tiesas to lēmumu, bet varbūt tu vari pateikt, kas vēl varbūt ir bijuši tādi, kur tiesa ir pateikusi, kur kaut kādā ziņā, nezinu, juristi un tiesa ir uzlabojusi mūsu dzīvi šeit Latvijā, kopienas dzīvi. Bet tu tagad gribi to fokusu tieši uz Latviju. Jā, Tādā tieši uz Latviju. Nē, ja ir vēl kaut kāda kopsakarība, arī var tā. Jā, nē, man vispār tā tiesība attīstība vienmēr šķitus ļoti interesanti. Es tam arī dažādos dzīves posmos esmu pievērsusies, un, protams, ka tas arī ir iedvesmojis mani nodarboties ar strateģisko tiesvedību, un tas ir arī iemesls, kāpēc 2015. gadā mēs to vezumu sākām vilkt tādā mazā lokā. Proti 2015. gads bija gads, kad Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesa pieņēma šo te laulību vienlīdzības spriedumu Obergefell un citu lietā. Un tas otrs pozitīvais mirklis bija Oliāri pret Itāliju lieta Eiropas cilvēktiesību tiesā, kur tā bija tāda pirmā reize, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa, kas atceramies, nosaka minimālo standartu Eiropas padomes dalību valstīs. Un atceramies, kad mēs runājam par Eiropas padomi, nevis par Eiropas Savienību. Jā. Tad Eiropas padome ir plašais valstu loks, kurā ietilpst arī tādas valstis kā Turcija un Armēnija un Azerbaidžāna un citas, tādas, kur varbūt tas cilvēktiesības standarts nav tas augstākais, salīdzinoši tīpaši ar Rietumu un Ziemeļa Eiropu. Manī papildu piedod, kamēr mēs vēl tur... Eiropas padome ir tā, kas nosaka to minimālo standartu, tu teici? Eiropas padomes ietvaros strādā Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un, protams, ka tās spriedumi arī ir ļoti būtiski, īpaši tām valstīm, kuras pašas nav ļoti progresīvas kādos cilvēktiesību jautājumos. Un it īpaši tad mēs, protams, šodien fokusējamies tieši uz LGBT+ tiesībām. Un tas arī vispār ir ļoti interesants konteksts, jo patiesībā tāds pirmais atskaites punkts, es gribētu teikt, LGBT tiesību jomā tieši Eiropas cilvēktiesību tiesas kontekstā ir 1981. gads, kas ir īstenībā ļoti nesen. Jā, vismaz man tas šķiet ļoti nesen. Bet ja mēs tiešām tādā tiesību perspektīvā raugāmies, un tas spriedums bija par homoseksualitātes dekriminalizāciju apvienotajā karalistē. Ja, nākamais spriedums bija spriedums lietā pret Īriju, pēc tam 93. gadā pret Kipru. Ja? Iedomājieties, mēs runājam par homoseksualitātes dekriminalizāciju. Mēs nerunājam par partnerattiecībām, laulību, vienlīdzību, un šādām lietām. Mēs runājam par tādām absolūtām pamatlietām, lai cilvēkus neliek cietumā par to, ka viņi nav heteroseksuāli. Tā kā vienmēr viss ir jāieliek perspektīvā. Ja? Bet atgriežoties pie tā 2015. gada un Oliāri lietas, kurā Eiropas cilvēktiesību tiesa pirmo reizi skaidri norādīja, ka tomēr valstī vajadzētu nodrošināt, un ir šis pozitīvais pienākums attiecībā uz viendzimumu pāriem, nodrošināt tomēr kaut kādu ietvaru šo te pāru ģimenes dzīves aizsardzībai, un tas tad arī kalpoja par tādu komplektāšo Amerikas laulību vienlīdzības lietu, kalpoja kā tāds pamudinājums tam, ka mums ir jārīkojas arī Latvijā. Un tad, tas bija tas mirklis, kad mēs 2015. gadā mēs bijām 5 pāri, kas, līdzīgi kā Itālijā, pēc šī paša parauga varētu teikt, kā Oliāri lietas ietvarā, mēs devāmies uz vienu konkrētu dzimtsarkas nodaļu, reģistrēt laulību, saņēmām atteikumu, un tad sākās īstenībā viss šis stāsts, kura rezultātā tikai 2021. gadā augstākās tiesas administratīvo lietu departaments taisīja šo spriedumu,
kurš tad kalpoja par pamatu tālāk jau visām šīm ģimenes sadzīšanas turpmākajām lietām, kas turpinās vēl šobrīd. Ja? Tad tas bija faktiski 6 gadu periods. Tur tiesas mētājās, ja, nezināja īsti, ko ar to visu darīt. Atceramies, pa vidu tad 2020. gadā bija Satversmes tiesas spriedums. Un, protams, tas arī bija ļoti palīdzīgs. Un tur mēs jau tad runājām tieši arī par ģimenēm ar bērniem kontekstu. Un tās lietas turpinās. Ja? Tā kā tas, protams, ir kalpojis kā tā starptautiskā vide neapšaubāmi ir ļoti nozīmīga, ja, tam, kā tās tiesības kopumā attīstās. Ja? Un tā mēs tad nonākam droši vien pamazām arī līdz šim novembra Eiropas Savienības tiesas nolēmumam. Man ir viens jautājums. Tad sanāk, tehniski pasaulē nekas nebūtu kustējies tiesību jomā, ja nebūtu tie uzņēmīgie pāri vai cilvēki, kas vēršas tiesā par to, ka viņu cilvēktiesības tiek pārkāptas. Ja tas nebūtu, tad faktiski visas valstis valsts varētu turpināt darīt to, ko viņi dara. Tas noteikti būtu atšķirīgi. Katrā valstī tur noteikti tie vilcēju spēki ir dažādi, ja, kur varbūt tā politiskā attīstība ir arī progresīvāka, bet skaidrs, ka stratēģiskā tiesvedība ir ļoti nozīmīgs elements vispār tiesību attīstībā mūsdienās. Ja? Par mūsdienas, ja es runāju tagad jau šīs dažas pēdējās 10 gadus, neapšaubāmi. Ja? Un mums tā skaitā, arī tādos, es domāju, mozaīkas pirmajos gados, arī esot tādos starptautiskajos tīklos, tā skaitā ar citu valstu aktīvistiem, mēs esam dzirdējuši šīs frāzes, ka jau tolaik tas ieteikums bija. Stratēģiskās tiesvedības ir tas ceļš. Ja, kā valstīs, kā Latvija, kurā nav šīs tādas tas politiskās vilkmes, ja, rādīt ceļu. Ja. Mums vairāk varbūt tā politika ir tāda, skatāmies, ko cilvēki saka, un tad darām, kā cilvēki mums saka, kaut kādas noteiktas cilvēku grupas, un kā mēs gribam dzirdēt, ja, un kā mums pašiem patīk, kad nav tās milzīgās tādas vīzijas, ja, par to, kā visiem dzīvot labāk, ja, un mēs izglītosim un rādīsim un tam līdzīgi. Tā kā stratēģiskā tiesvedība ir viens no ļoti svarīgiem elementiem. Jā, es katru reizi saku stratēģiskā tiesvedība. Tā, ja kāds nezina, kas tas ir, varbūt var tādiem vienkāršiem. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam kādus konkrētus apstākļus, mēs tātad īstenojam tiesvedību, kas nes labumu plašākai sabiedrībai. Tātad, piemēram, tev ir konkrēta problēma, tu šo problēmu risini, bet ne tik daudz, ka tā sāp tev, bet tu zini, ka tā ir sistēmiska problēma. Ja? Tad tā ir problēma sabiedrības grupai, un tas nozīmē šo stratēģisko tiesvedību. Tātad tu domā stratēģiski, tu nevis risini savu kaut kādu tur, nezinu, tev tur kaut kur, kaut kas tikai ar tevi, tev saplīsa mājās, ja? un tev tur kaut kas neremontē, ja? Bet tu raugies, ka tas būs palīdzīgi veselai sabiedrības grupai. Okay. Jā, jo tu ļoti daudz teici, un es domāju, es nezinu līdz galam, ko tas nozīmē. Jā, bet tad es domāju, ka mēs varam ķerties klāt pie tā Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Jā. Tas bija, tātad, kad tas bija novembrī? Jā, spriedums tas bija. Tas bija spriedums, jā. Nevis lēmums, jā. Ļoti labi, ka tu tā korekti visu izlabo. Jā, un man liekas, ļoti daudziem šķiet nebija skaidrs, kas tas ir, ieskatot mani. Un visi šausmīgi sabijās, un arī mūsu prezidents teica, šitais neko nenozīmē. Tagad nebūs tā, ka visi kļūs par gejiem. Tas ir tikai, bet jā, man liekas, kāpēc mēs arī par to runājam, ka nav līdz galam skaidrs, jo ļoti daudz, vismaz cik es runājos ar cilvēkiem kopienā, ka nebija skaidrs, jo visiem ir tāds, jēj, priecājamies, bet ko tad īsti tas nozīmē? Jā, vai nav bišķi par agru priecāties? Kas jādara? Jāpriecājas, jāraud, kas jādara tagad? Jā, man vienmēr liekas ļoti svarīgi, tad, kad mums kaut kas nav skaidrs, tad mēs vienkārši ņemam un iepazīstamies un vislabāk izlasām. Ja? Vai, ja ir audio formāts, varbūt pieejams, ja tad noklausamies, bet visticamāk šis spriedums nav pieejams audio formātā. Tāpēc vislabāk ir to izlasīt, turklāt tas nav nemaz tik garš. Un tas nav garš tā iemesla dēļ, ka tas ir tā saucamais prejudiciālais nolēmums. Tas nozīmē tātad to, ka
atceramies, ka šis ir Eiropas Savienības tiesību konteksts, tā ir Eiropas Savienības tiesa, kas runā, kas izskata Eiropas Savienības tiesību konteksta jautājumus. Ja, tā nav Eiropas cilvēktiesību tiesa. Jā. Un, tātad, ko nozīmē šis prejudiciālais nolēmums? Tas nozīmē to, ka, ja kādas dalība valsts tiesa, analizējot tieši Eiropas Savienības tiesību jautājumus, īsti nevar izlemt, kā būtu samērīgi, pareizi, atbilstoši tieši Eiropas Savienības tiesību kontekstā, tad šī tiesa var vērsties Eiropas Savienības tiesā un lūgt šo prejudiciālo nolēmumu. Tātad uzdot konkrētus jautājumus Eiropas Savienības tiesai, tās savas izskatāmās lietas kontekstā, ja tur ir piemērojams Eiropas Savienības tiesības, un Eiropas Savienības tiesa sagatavo šo te atbildi, ja, un tas tad arī ir tas spriedums, kā šajā konkrētajā lietā. Tātad runa bija par Polijas administratīvo tiesu, ja, tad tā bija kasācijas instances tiesa konkrētajā lietā, kura vērsās ar jautājumu. Jā, šajā Eiropas Savienības tiesā. Jā, senāk, ka Polijas tiesa teica, hei, mēs nesaprotam īsti, kas mums tagad ir jādara. Mēs nezinām, negluži tā, bet tas... Vai tiešām mums jādara tā, kā viņi grib, lai mēs darām? Tā? Vairāk? Vairāk man izklausījās tā, ka, ja mēs tieši par to tonīti runājam, ka drīzāk tiesa, tieši... ja drīkst vispār par tiesu, protams, tā teikt, sajuta, bet tomēr saprata, ka nebūs īsti tā, kā tās zemāko instanču tiesas ir tā vienkāršoti lēmušas, kad nē, mēs nedarīsim, neko neatzīsim, un tas būs super. Ja, tur bija šis nav tik vienkārši. Neizšļūks cauri. Kad šis tā neizšļūks cauri, tā mēs varētu to vienkārši kas tev liek kaut kāds ļoti nejuristu vārdus. Nē, bet tas ir ļoti labi, un es vienmēr pieturos pie tā, ka ja kaut ko var izskaidrot ļoti saprotami, tas nozīmē, ka es pati to saprotu. Ja? Tā kā es tagad mēģināšu arī saprast, ka es to tiešām pati saprotu. Bet tad sanāk, tā Eiropas Savienības tiesa, tur tajā nevēršas individi, cilvēki. Tā nav tāda tiesa kā Eiropas cilvēktiesību tiesa, kur, piemēram, izsmeļot nacionālās instances, mēs kaut kādā cilvēktiesību jautājumā, protams, atkal, kas būtu atbilstoši cilvēktiesību konvencijai, atkal Eiropas padomes, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Tas nav, tā ir cita sistēma, cits ietvers, un tātad tieši šeit, ja drīkst īsi vēl par tiem faktiem, lai būtu tad pavisam skaidrs, runa ir par pāri 2 Polijas pilsoņiem, turklāt viens no kuriem ir arī Vācijas dubultpilsonis, tātad Polijas un Vācijas pilsonis. Šis pāris dzīvoja Vācijā kādu laiku, un Vācijā viņi bija arī 2018. gadā noslēguši laulību. Viņi vēlējās atgriezties uz dzīvi Polijā, tātad savā izcelsmes valstī, un viņi vērsās attiecīgajā Polijas iestādē ar lūgumu atzīt viņu laulību tādējādi, ka viņi ar šo savu Vācijas laulības apliecību, viņi lūdza šo laulības apliecību attiecīgi reģistrēt, attiecīgajā Polijas reģistrā, un tad caur to tiktu atzīta viņu laulība šajos te Polijas, faktiski Polijas visā, teiksim, vidē, ka viņu tātad iedzīvotāju reģistrā, vai kā tur attiecīgi to dēvē Polijā, tas nav tik būtiski, bet tātad, ka viņu laulība būtu redzama, un zināma, un par tādu arī uztvert, un tā interpretēta, atbilstoši arī Polijas tiesībām. Un Polijas iestāde atbilstošā to atteicās darīt, pamatojoties uz to, ka Polijā nav nekāda veida
šo te Atzītas laulības. vispār atzītā laulību vienlīdzība. Turklāt tur arī visa šī traģikomiskā situācija, līdzīgi kā Latvijā, tur ir kaut kāda veidlapa, kurā, protams, ir vīrs un sieva vai vīrietis un sieviete, un kā tad tā, tur taču pat nevar ierakstīt, un sākas visa šī spēle. Un ka tas, protams, būtu vispār pretrunā ar Polijas tiesību pamatprincipiem un tā tālāk. Un attiecīgi šis te atteikums tika apstrīdēts, līdz nonāca šajā kasācijas instancē, kas uzdeva šo jautājumu. Un tas jautājums pēc būtības ir tieši tātad Eiropas Savienības tiesību kontekstā, proti. Atceramies, ka abas šīs personas, šie laulātie vīrieši, ir ne tikai attiecīgi Polijas, un viens no viņiem arī Vācijas pilsonis, bet viņi ir, un tāpat kā mēs šeit klātesošie, viņi ir arī Eiropas Savienības pilsoņi. Un no tā izriet arī tiesību un pienākumu loks, un attiecīgi viena no Eiropas Savienības nodrošinātajām brīvībām ir pārvietošanās brīvība un uzturēšanās citā dalību valstī brīvība. Un vienlaikus, protams, arī ir Eiropas pamatiesību harta, kura arī tad nosaka to, ka Eiropas Savienības pilsoņi var baudīt savu privāto un ģimenes dzīvi un nedrīkst Eiropas Savienības tiesību kontekstā pastāvēt diskriminācija. Un tad, lūk, šajā kontekstā šī te Polijas tiesa uzdeva jautājumu Eiropas Savienības tiesai, vai tas fakts, ka Polija atsakās atzīt laulību, vai tas ir pretrunā šiem Eiropas Savienības tiesību principiem. Un, attiecīgi, tieši par šo arī ir šis nolēmums, ka jā, tas ir pretrunā. Un tas, kāda situācija, protams, veidojas, ja mēs paskatāmies uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tad šobrīd šī sprieduma kontekstā veidojas situācija, kurā un tā, protams, tas jau nav Eiropas Savienības tiesību mērķis, bet Eiropas Savienības tiesību kontekstā jāsaprot, ka mēs runājam šeit tieši par to pārvietošanās un uzturēšanās brīvības nodrošināšanu. Jo iedomājieties, cik patīkami, piemēram, cilvēkiem ir atgriezties savā dalību valstī, kurā viņi vairs nav precēts pāris. Ja? Un tur, protams, vēl pa vidu ir visādas problēmas, tā skaitā, kas šim pārim jau ir radušās, kur pavisam tādas praktiskas lietas, tur veselības apdrošināšanas kontekstā, un attiecīgi tur īpašuma tiesību kontekstā. Skaidrs, ka tie statusi ir pilnīgi atšķirīgi, un ka šādā veidā tās pārvietošanās un uzturēšanās tiesības tiek ierobežotas, ka vienā dalību valstī viņiem ir viens status, un otrā viņu patiesībā izcelsmes valstī viņiem ir sliktāks status nekā citā dalību valstī. Tātad no šo Eiropas Savienības tiesību perspektīvas, ka tas ir nepareizi, ka šāda atšķirība būtu, bet tā problēma veidojas tajā, ka iedomājieties, piemēram, tie Polijas pilsoņi, kuri nav devušies uz citu dalību valsti, kuri dzīvo savu ģimenes dzīvi, piemēram, tikai Polijā, ka faktiski viņi šobrīd ir sliktākā situācijā, jo viņiem nav nekādas šīs tiesiskās atzīšanas. Viņi nevar noslēgt ne laulību, ne partnerattiecības, jo Polijā nav nekāda šī institūta, kas aizsargātu tās attiecības. Kā šeit rodas tāda milzīga disonance, un ļoti līdzīgi jau ir arī mums, ar visu to, ka mums pastāv partnerība, bet tas nav īsti pareizi un godīgi un taisnīgi, ka cilvēkiem, kuri ir noslēguši laulību citur, kuri ir dzīvojuši citur un to laulību noslēguši, ka viņi atbrauc uz šejieni, un viņu status jebkurā gadījumā tiek būtiski pazemināts. Tātad tā ir tā situācija, kura rodas šobrīd. Jā. Ka cilvēki, kuri ir dzīvojuši citur un noslēguši šajā dalību valstī laulību, ka viņi atbrauc atpakaļ un viņiem principā tātad viņu izcelsmes dalību valstī, pat ja tajā nav iespējas vai, teiksim, nepastāv laulību vienlīdzība, viņiem tomēr tā laulība būtu jāatzīst. Bet, iedomājieties arī mūsu Latvijas kontekstā, tas nozīmē to, ka tie cilvēki, kuri nav nekur izmantojuši tās savas pārvietošanās un uzturēšanās brīvību,
Viņiem nav šeit vietēji iespējas noslēgt laulību, jo Eiropas Savienības tiesa jau, protams, nepasaka pēkšņi to, ka tagad dalību valstīm uz kaut kāda mistiska pamata ir pienākums nodrošināt laulību vienlīdzību, jo tā nav Eiropas Savienības kompetence. Ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības kompetence ir saviem pilsoņiem nodrošināt pārvietošanās un uzturēšanās brīvību. Tad visā savienībā. Bet Eiropas Savienībai nav kompetence lemt par to, ka dalību valstī ir jānodrošina laulību vienlīdzība. Tad, es teiktu, ka droši vien no tāda vienkārši cilvēciska viedokļa vai perspektīvas tā situācija ir tāda dīvaina. Jā. Es varbūt mēģināšu pārfrāzēt, vai es pareizi to sapratu. Tad sanāk, ko nozīmē šis lēmums. Šis lēmums nozīmē to, ja mēs ar partneri dzīvojām, ar uzsvaru uz dzīvojām citā valstī, mēs varam atbraukt uz savu mītnes valsti, izcelsmes valsti, un tad, jo sanāk tas, kas notika Polijā, ka viņu laulība Polijai viņai ir jāatzīst. Jā, tieši Bet tā. nav akurāt tā, ka mēs varam aizbraukt, kaut kur uz Dāniju vai kādu citu valstī, slēgt laulību tikai. Vienkārši, lai slēgtu laulību, atbraukt atpakaļ un pateikt, tad, dārgā valsts, atzīsti. Jā, visticamāk, tas tā nenotiks. Jā, tā tieši tā. dzīvošana ir tas atslēgas vārds. Jā, tā tomēr tur tieši šī lieta bija par to, ka tie cilvēki patiešām pastāvīgi dzīvoja kādu noteiktu laiku citā dalībvalstī un tāpēc tur noslēdz laulību. Viņi neaizbrauca vienkārši ekskursijā uz to valsti noslēgt laulību un neatgriezās nākamajā dienā. Viņi tur dzīvoja, viņi tur strādāja, viņi tur atradās kādu laiku. Skaidrs, ka ne jau Eiropas Savienības tiesa tagad tieši šajā spriedumā būtu noteikusi, ka lūk, jums ir tur jādara tas un tas, lai jūs kvalificētos. Protams, ka nē. Viņi runāja par konkrētiem apstākļiem, viņi atbildēja uz konkrēto Polijas tiesas jautājumu. Bet kopumā mēs varam izdarīt šo secinājumu, ka, protams, tie pāri, arī kas mums jau Latvijā ir daudz šādi pāri, kuri vienkārši dodas noslēgt laulību citur, tas visticamāk, tur nebūs tas pats rezultāts, kas šīs lietas ietvaros, ka te ir šis elements, ka viņi ir baudījuši tieši šīs pārvietošanās un uzturēšanās tiesības citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Bet labi, ja, piemēram, tāds pāris ir aizbraukuši uz Dāniju, apprecējušies un palikuši, piemēram, un strādājuši mēnesi. Un tad viņi atbrauc atpakaļ. Tas ir jātestē. Un tā ir mana pieeja. Kaut vai uz Igauniju aizbraukt mēnesi pastrādāt. Jo redz, daudzās valstīs joprojām ir tas princips, ka vismaz vienam no šiem laulātajiem vajadzētu būt arī pilsonim, piemēram. Arī tādas situācijas ir. Un te ir tas stāsts par to, ka tā milzīgā sadrumstalotība tiesību kontekstā, iedomājieties, piemēram, arī šo te pašu pāri, turēsimies pie viņiem, viņi vispār, iedomājieties, viņi brauc pa visu Eiropas Savienību, un jūs varat iedomāties, mēs varam tā kartēt, kā viņi brauc un kas viņi būs. Vienā valstī viņi būs precēts pāris, vienā valstī varbūt viņi būs pielīdzināts viņu attiecības partnerattiecībām, nākamajā valstī viņi nebūs nekas, un tā tālāk. Un tā ir absolūti absurda, cilvēciski apgrūtinoša, graujoša situācija. Un, protams, šobrīd arī Latvijā, es nezinu par, protams, vairākām, varbūt ir tādas vairākas, bet katrā ziņā, es domāju, tuvākajos mēnešos mums būs zināms iznākums vienā no lietām, kur ir runa par, ne tieši gan šādu situāciju, bet arī savā ziņā līdzīgu situāciju, kurā tiek lūgts Latvijas tiesai atzīt arī citā dalībvalstī noslēgtu laulību. Bet tur ir vēl mazliet citi apstākļi, Tur jau tā lieta, ka katra šī situācija ir atšķirīga, un tas absurdais mazliet ir tas, ka katra šī atsevišķā situācija tiek skatīta individuāli, un tad līdz ar to katra lieta, katra situācija ar mazliet atšķirīgiem apstākļiem, tur atkal notiek tā individuālā vērtēšana. Tas nav tā kā pretēji dzimumu pāris noslēdz laulību, atzīst laulību. Viss kārtībā. Tur neviens neko nevērtē, tur, kur tu dzīvoji, vai tu tur pārvietojies vai nepārvietojies, laulība ir laulība. Un patiesībā tas jau ir tas, pie kāda iznākuma visticamāk mums vajadzētu nonākt.
Tas man arī liek domāt par to, ko te jums vajag, ko te jūs cīnaties, ko te jūs ejat tajos praidos un tā tālāk. Jūs taču varat dzīvot un darīt un visas savas lietas. Nē, un šis, man liekas, ir brīnišķīgs piemērs par to, kam ir jāaiziet cauri un cik ļoti daudz ekstra kaut kādām lietām un nepatīkamām situācijām tev ir jāaiziet cauri tikai, lai teiktu, mums tā kā ir kopdzīve, mēs esam dzīves partneri un ļoti tā kā gribētu tā turpināt. Un pielieciet vēl visam šim klāt bērnu komponenti. Vēl jau vairāk. Jā. Tad tas sarežģās vēl vairāk. Bet tad sanāk, ka ja ir vēl līdzīga, ja ir šādi pāri arī Latvijā, tad viņam teorētiski visiem tagad jāiet uz tiesu. Viņi var aiziet uz tiesu un teikt, lūdzu, atzīstiet mūsu laulību. Šobrīd tā ir, jo regulējumi mums nav. Tātad, ja vienkārši vēršas ar lūgumu reģistrēt šo laulību vai teiksim, ierakstīt to iedzīvotāju reģistrā, tas vienkārši nenotiks. Skaidrs, jā, tieši tā būs tiesvedība. Un tas jau ir tas absurdais, ka cilvēkam par tādām pamatlietām ir faktiski jātērē savi resursi un nervi. Bet tas ir sarežģīts process, piemēram, Latvijā. Ja kāds to mēģina darīt. Nē, kā minēts, šobrīd ir vismaz es labi zinu par šo te vienu tiesvedību, un tur tiešām, kā teikts, gaidāms salīdzinoši drīz iznākums un skaidrība. Bet tur nav varbūt tik daudz par to. Atkal tā dārdzība droši vien tas ir atkarīgs no tā mūsu burbuļa. Kur mēs dzīvojam un ko mēs pazīstam un ko mēs uzrunājam, lai varbūt tas atbalsts tiek sniegts, jo skaidrs, ka tiesvedībai tur varbūt, ja cilvēks pats nav pietiekami ekipēts, un ar šo konteksta pārzināšanas ziņā, tad, protams, ka tur būs vajadzīga palīdzība. Kas, man liekas, ir baigā privilēģija. Nav tā, ka jebkurš viens pāris var vērsties tiesā, jo pirmkārt tās ir finanses, otrkārt tas ir viss pārējais, un pat ja tās nav finanses, tad tās ir vienkārši zināšanas vispār, kur vērsties. Jā, vēl jau vairāk. Kā to darīt. Tāpēc es par tādu savu misiju turpinu uzskatīt tādu arī atbalstu vai vismaz kādu padomu par to, ko darīt vai kur vērsties konkrētās situācijās. Kā minēts, es pati jau tagad janvāra sākumā esmu uzrakstījusi 3 pieteikumus par ģimeņu atzīšanu tieši arī bērnu kontekstā, ka tātad vecāki ar bērniem tiek atzīti par ģimeni, jo tas arī joprojām ir ļoti sasāpējis jautājums, jo patiesībā jau tas mans Satversmes tiesas spriedums nav izpildīts, ir rīts 6. gads, un tas spriedums jau nav izpildīts, jo tas spriedums jau bija nevis par 2 pieaugušajiem, un arī tas jau reāli nav izpildīts, mums jau, tā partnerība teiksim, nesasniedz tos mērķus, ko tai vajadzētu sasniegt tādā tiesiskās un sociālās un ekonomiskās aizsardzības kontekstā, bet bērnu, par šo bērnu komponentu tas ir vēl sarežģītāk. Mums nav nekā par to. Nevajadzētu čakarēties, vienkārši vajadzētu laulību vienlīdzību un miers un dievs. Ja tā ļoti, ļoti vienkārši. Un tas būtu, būsim godīgi, arī resursu ziņā valstī tas būtu daudz vienkāršāk. Jo šobrīd man pat ir mazliet nērti tās tiesas apgrūtināt, bet tāda situācija ir. Tā mēs esam, tā mēs dzīvojam, ka mums likumdevējs šo jautājumu nerisina. Un tad, ja nerisina likumdevējs, tad risina tiesas. Jā, bet atgriežoties pie Polijas, tam pārim šī laulība, viņu laulība atzīt tagad Polijā, un tā kā viss ir. Es neesmu sekojusi, tas ir novembra tātad nolēmums, es neesmu sekojusi līdzi tieši vai Polijā jau viss ir izdarīts līdz galam, bet tas galvenais ir tas princips, mēs saprotam to, kāda ir Eiropas Savienības tiesas nostāja, un tas ir tas pats galvenais, jo tas ir signāls arī tad pārējām dalībvalstīm. Un vai Polijas tiesa vispār drīkstēja teikt, nē, viņi teica nē, un pēc tam viņi vairs nevarēja teikt, nē, tad viņam bija obligāti jāiet un jāprasa. Tas neviens neuzliek tādu pienākumu kaut kādos konkrētos gadījumos kaut kur vērsties. Tā ir tāda tiesas iniciatīva. Tiesa jau varēja arī nevērsties. Nē, bet man liekas, šajā gadījumā jautājums ir par to, ja Eiropas Savienības tiesa ir pateikusi to, ko viņa ir pateikusi, vai tas nozīmē, ka Polijas tiesām tai konkrētai tiesai ir jāņem vērā. Es nezinu, kā pareizi izteikt. Tas ir, protams, tas ir jāņem vērā. Viņa nevar neapšaubām.
tur tā lieta, ka, ja to neņem vērā, tas ir līdzīgi kā, nezinu, tā varbūt nav pārāk laba vai precīza analoģija, bet tad, kad, protams, ka vienmēr var kaut ko darīt ļaunprātīgi, vai nedarīt tās lietas, kas ir jādara. Ja? Mēs varam paskatīties uz tādu Ungāriju, ja, kur vienkārši nedara to, kas ir jādara. Un skaidrs, ka varbūt nevienmēr ir milzīgi efektīvi rīki, ja, lai šos jautājumus risinātu, bet kopumā gribētos jau cerēt, ka mēs vēl nedzīvojam tādā pasaulē, kur visi kaut ko grib apiet un visi ir ļaunprātīgi, ja, un tam līdzīgi. Es tagad domāju arī par to gadījumu. Es nesen biju Igaunijā un runājos ar Igaunijas aktīvistiem. Man bija tāds, bet kā jūs nonācāt līdz tam, ka līdz laulību vienlīdzībai, un tā atbilde bija brīnišķīga? Es saku, man liekas, mums riktīgi paveicās. Jo tas cilvēks teica, ka tas bija tieši laiks, jo viņiem arī līdzīgi kā mums sākumā bija partnerattiecība likums vai regulējums, un pēc tam bija sācies pilna apmēra karš Ukrainā. Un tas kaut kā ļoti nolika lietas, kas ir balts un kas ir melns. Un tieši tiem cilvēkiem un partijām, kas bija tolaik Igaunijas parlamentā, viņiem likās, un arī sabiedrībā bija diezgan liels atbalsts. Un kaut kā burtiski viņi teica, ka viņiem noveicās noķert to brīdi. Man laikam, es gribētu uzvedināt jautājumu, kādas ir tavas sajūtas par to, cik tālu no mums ir, laulība vienlīdzība. Es piekrītu par to, ka ir kaut kādi tādi brīži, ja, un es domāju, kopumā, ja mēs raugāmies vēsturē, tad es nezinu arī, vai šī ir tā īstā vieta, bet man ļoti patīk Unas Bergmanes gan pētītais, gan, protams, arī tad raksturotais un stāstītais par to savu pētījumu par Baltijas valstu neatkarības atgūšanu un ASV politiku, ja, un vispār to starptautisko situāciju. Un īstenībā, cik daudz ir atkarīgs no tā brīža, no tiem cilvēkiem, ja, kas veido politiku. Un tāpēc es vienmēr uzsveru, ka tā katra mūsu aktivitāte, ja, un katra mūsu soļu tā nozīme ir milzīga. Ja, jo mēs jau veidojam ar tām savām darbībām, mēs veidojam kaut kādu to tauriņa efektu. Ja, jo, ja mēs tā visi būsim vienaldzīgi par visu, tad jau tās lietas arī neuzlabosies. Bet es piekrītu, ka tieši tāpēc mums ir jārīkojas aktīvi, ja, lai mēs mēģinātu tomēr radīt to situāciju, kurā tās lietas var notikt. Ja, jo, ja mēs to nedarīsim, ja nebūs nekāda spiediena, iedomājieties, ja nebūtu šo strateģisko tiesvedību, neviens neko nedarītu, ja, un mēs uz kaut ko vienkārši gaidītu. Ja, tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, ja, tāpat arī sabiedrība nebūs gatava, ja nebūs to cilvēku, kas rīkojas. Jā. Un tāpēc, protams, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kad tieši būs laulība vienlīdzība, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā mēs paši līdzdarbojamies, ko mēs darām ikdienā, vai mēs ejam tā skaitā uz vēlēšanām, bet es teiktu, ka tas ir pilnīgs minimums, ja, mums tomēr vajadzētu darboties katru dienu. Kā mēs uzrunājam savus līdzcilvēkus, kā mēs skaidrojam, ja, mums katram ir savs mikrokosmos, ja, apkārt, mēs varam iedarboties uz lietām. Ja? Un tāpēc, protams, ka mums šobrīd, saprotot to, ka šis ir vēlēšanu gads, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs darbojamies. Mēs nevaram atļaut lietām notikt, ja? Īpaši šajā situācijā, kādā mēs esam, ja? Ģeopolitiski raugoties. Tas, man liekas, arī lēmums bija tāds cerību stariņš, laikam, kaut kā mums visiem tumšajā novembrī. Es teiktu, ka tas cerību stariņš ir arī tajā, ka tieši šāda situācija, ja, kā mēs jau to pārunājām, kad tas Eiropas Savienību tiesību ietvars, ja, mums sniedz kaut ko vienu, ja, un tad mums ir šis nacionālais ietvars, kas rada tādu disonanci starp vienu un otru. Mums rodas milzīga disonance šobrīd. Ja, un ka tas veido to spiedienu uz šo te nacionālo līmeni, ja, un tāpēc es arī aktīvi iestājos par to, ka par katru no tiesībām mums ir jācīnās. Ja, vai tā ir tiesvedība, vai tā ir politika, mums vienkārši ir jāturpina to darīt, jo beigās tas lūzuma punkts kaut kur notiks. Jā, jo arī gan tas lēmums, gan vispār tajā ikdienā un skatoties apkārt un klausoties, kas notiek, tu vienā brīdī domā,
varbūt es tomēr esmu traka. Varbūt mēs visi esam traki. Un tad tāds spriedums pasaka, nē, jūs neesat traki, visi kārtībā. Un tad tāds, nu jā, nu te jau viss. Nu labi, un tad tā kā iztaisnojies, un es gatavs kaut grēt, jo goda vārds dažreiz šķiet tā kā, bet varbūt tiešām kaut ko varbūt es jaucu ļoti dzīvē. Nu tā. Tāpēc ir forši būt visu laiku tādā normāliem cilvēkiem. Starp pašiem cilvēkiem, jā, kas, un mazliet trakam jau jābūt. Tā ir. Jā. Man liekas, šis varētu būt epizodes nosaukums. Jābūt trakam? Mazliet trakam jau jābūt. Mazliet trakam jau jābūt, jā. Tu gribēji kaut ko jautāt? Es tagad kaut kur iesprūdu un sāku domāt par dzīvi un to, cik trakam jābūt. Jo tad man ir viens jautājums par to, ko mēs visi varam darīt lietas labā. Lai gan man liekas, tu jau ieteici par to, ka ir jācīnās, bet varbūt ir kaut kādas mazas lietas, ko pieņemsim, es esmu cilvēks, kas negrib iet, protestos, kas nav attiecībās, kas negrib iet uz tiesām, kas ir tās mazās lietas, varbūt ikdienā. Ko negribās darīt? Ja neko negribās darīt, visam uz galvas jānokrīt. Lai tie citi dara. Bet, ja es piemēram sēžu savā dīvainā un es tā kā gribu, es idejiski atbalstu un visādi citādi, ko vēl es varu darīt, kā, nezinu, kā. Jo, man tiktokus, kāpēc ne? Jā, es domāju, to iespēju ir tik daudz, un katram jau no mums ir kaut kādas savas kompetences un kapacitāte, ko mēs varam darīt. Lietas, ko var darīt. Tu vari iestāties tikai 3. Šoreiz tikai 3. Tu vari iestāties politiskajā partijā, piemēram, kurā atbalstā, piemēram, laulību vienlīdzību. Ja? Nav tā, ka mums Latvijā nebūtu šādu politisko partiju, un līdzdarboties šajā partijā. Tu vari parakstīt, piemēram, kaut kādas petīcijas. Ja? No dīvāna to var ļoti labi darīt. Ja? Nav jāiet ielās. Ja? Nevienmēr skaidrs, ko. Jā, tieši tā. Un plus, kā es minēju, katram no mums ir kaut kāds cilvēku loks. Ja? Varbūt tev ir vecmāmiņa, piemēram, ja? Kura ir jāmobilizē vēlēšanām un kura, piemēram, līdz šim ir balsojusi vai nu par Nacionālo apvienību vai par stabilitātei, ja? vai tam līdzīgi. Katram no mums ir kaut kāds savs loks. Un kāds no mums varbūt var vispār, nezinu, rīkot kaut kādu izglītojošu pasākumu. Ja? Tāpat ir kaut kādi, nezinu, vecāku atbalsta grupas. Ja? Ja mēs runājam par tādu specifiski LGBT plus kontekstu, tāpēc tās lietas ir un dažādu mērogu lietas. Un katram no mums ir gan tā vēlme, gan tā spēja un enerģija darīt. Un tāpēc man ļoti patīk atsaukties, un es vienmēr par to piedomāju, un man pat arī telefona vāciņš to vienmēr atgādina. Man ļoti dārgā piemiņā ir bijusi ASV augstākās tiesas tiesnese Rūta Beidera Ginsburga, un viņai ir vairākas fenomenālas frāzes. Tad uz mana telefona vāciņa ir frāze, ka cīnies par lietām, kuras tev rūp, un dari to tā, lai iesaistītu šajā cīņā citus. Tas ir viens. Un otrs ir par juristiem, proti, ka jurists patiesībā ir līdzvērtīgs santehniķim. Ja? Situācijā, kurā viņš nedara lietas ārpus tādas savas, varbūt tādas rutinētās ikdienas, un ka tas iesaistes veids ir tā palīdzība citiem, ja, kuriem varbūt pašiem šādu resursu nav. Ja, un tad mēs atgriežamies pie tām strateģiskajām tiesvedībām, piemēram. Tāpēc tie veidi ir tiešām ļoti, ļoti dažādi atkarībā no tā, kas katrs mēs esam, ja, un arī kādas ir mūsu profesionālās kompetences. Jā, man liekas, juristiem, labiem žurnālistiem, man liekas, vispār, kur mēs būtu šajā dzīvē, vai ne? Nezinu, tā kaut kā. Jā. Tad tu redzi kaut kādu nākotnes gaismas staru, jā, šajā dzīvē? Es, kā jurists. Manī vienmēr cīnās droši vien tas Lāčplēsis un Melnais bruņinieks, un, protams, ka ir dienas, kad rokas vairāk nolaižas, bet tāpēc ir labi, ka mēs turamies tādos cilvēku lokos, kas tomēr palīdz mums to cerības staru nezaudēt. Jo, būsim godīgi, pasaulē ir bijuši arī daudz melnāki brīži par šo, un arī tad tomēr gaisma tuneļa galā ir bijusi, tāpēc man liekas, ka ir ļoti grūti dzīvot, ja mēs nekādu cerības staru nesaskatām, un katrs to jēgu jau mēs saskatām individuālu. Ja? Mums ir jācenšas katram tā jēga atrast, jo universālas jēgas jau nav. Tā ir.
Jā, es piekrītu. Vai ir varbūt kaut kāda lieta, ko mēs tev nepajautājam, bet tu zini, ka ir obligāti šajā kontekstā jāpasaka? Man vispār, man nesen meita teica tā. Viņa teica, tu runāji tik daudz un tik konkrēti, ka es vispār aizmirsu, ko es gribēju teikt. Līdz ar to, ka iespējams es esmu pateikusi pietiekami šodienai. Wow. Wow. Es piekrītu. Laikam, es nezinu, man vēl kaut kādi visādi jautājumi, cik maksā iet stoties un vēl vis kaut kas, bet to varbūt var pajautāt citu reizi. Man liekas, gribās pajaukt Labi. višķiņu gaisu un pajautāt par kaut ko, nezinu, pavisam nenopietnu tajā visām par cerībām. Kas tev dod cerību ikdienā? Kas ir tavi mazie tādi, nezinu, iedvesmas avoti un tie cerības stari, kas ir varbūt nenopietni, varbūt, bet kas ir tādi, cik forši, ok, vāciņš, es dzirdēju, un tā ir viena lieta, kas, man liekas, cik es saprotu, atgriež pie tādas. Tu piecelies, un tev ir tāds, ak, mans dievs, ir jauna diena, bet kāpēc? Telefonu vāciņš. Bet tad tu paņem tā vāciņu, un tev ir tāds, vispār, jā, maucam. Es domāju, pirmkārt, es, protams, sevi ļoti sasmējos, un es domāju, ka Elīna jau to arī darīja, ar tādu zināmu ironijas devu, piesakot mani ar tiem daudzajiem tituliem, bet es, kopumā mēģinu neuztvert sevi pārāk nopietni, un man liekas, ka tas ir ļoti palīdzoši, saglabāt tādu milzīgu humoru izjūtu. Bez tā nekā. Un es domāju, ka tieši tas arī ir palīdzējis mums pārdzīvot vispār visgrūtākos laikus, ja, ar tādu, tā skaitā, protams, melno humoru. Ja, bez tā vienkārši nav iespējams. Bet citādi, es esmu jau acīm redzot pietiekami veca, lai man šķistu, ka būt svaigā gaisā ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc ir forši gan skriet, gan iet un mešs, un tāda pilnīga savā ziņā meditācija. Ja? Būt tādā, vai vientulībā, vai ar ģimeni, vai ar sunīti. Un, vienkārši pavadīt laiku ļoti daudz svaigā gaisā. Tas ir, es zinu, ka man agrāk tā nebija. Man, nezinu, ir tādā agrā jaunībā vispār paticis būt skaļumā un dejās un ar draugiem un tā, bet tas mainās, ja, kaut kādā brīdī. Tādas mazas lietas, grāmatas, filmas, ceļojumi, kalni, pārgājieni, tas viss ir ļoti palīdzoši. Pabūt apzināti ar sevi. Jā, precīzi tā. Vai ne? Kā absolūti Tā tāda unikāla, ja, bet jā, humors un tāds laiks ārpus ikdienības. Bišķi papriecāties. Un bišķi papriecāties. Bišķi papriecāties. Nu, ja teiks titulu, man liekas vienkārši wow. Tik forši. Es vienu dienu. Bet jā, paldies tev, Evita, liels, ka tu. Milzīgs paldies. Jā. Jums Tiešām paldies. ļoti interesanti. Man vienmēr šķiet interesanti, ka Juris kaut ko stāsta, un tu man tik daudz jautājumu. Tu man vajag, tā kā man paskaidro arī parasto cilvēku valodā. Man šķiet, ka tu arī to izdarīji. Jā, man liekas, tad ir vai nu jāieplāno 3 stundu epizode, kur tad mēs toči izējam visam cauri. Vai ir tāds, kā mēs gan parunājam par to, gan par to? Jā, man šķiet, ja man pielic, tad citiem 100% pielic. Ja man ir vienkārši lēni dažreiz pielic. Bet jā, tiešām paldies tev. Un es ceru, ka tev daudz vēl foršas lietas mums priekšā ir gaidāms. Un paldies visiem, kas klausījās un skatījās šo epizodu. Šīs podcasts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies! 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 Čau,